2011. gadā biedrība Latvijas ģenerāļu klubs aizsāka jaunu tradīciju, organizējot patriotisma rakstura izglītojošos pasākumus neilgi pirms Lāčplēša dienas ārpus Rīgas, lai veidotu jauniešos dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrota armijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās. 2011. gadā tāds pasākums notika Trīkātā, 2012. Jēkabpilī, 13. Skrundā, 2014. gadā Balvos, bet šogad pasākums norisinājās Daugavpilī. 5. un 6. novembrī Daugavpilī notika pasākums Latviešu karavīrs laikmetu griežos, kurā piedalījās vairāk nekā 200 jauniešu vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām. Mēs šodien pabijām 13 skolās. Mūsu ģenerāļu klubu pārstāvi, mēs bijām 13 skolās, tikāmies ar skolniekiem, un es vēlreiz apliecinu, ka mūsu jaunatne ir fantastiski spējīga, fantastiski griboša, fantastiski varoša. Un tas, ka mēs šodien esam kopā Daugavpilī dažādos pasākumos un sākot jau no vakardienas, mēs vēlreiz pārliecināmies par to, ka mums ir jāveido šī vienotības doma, vienotības Latvija. 6. novembrī Eiropas skvērā Imantas un Teātra ielas krustojumā jauniešu organizāciju vadītāju un biedrības Latvijas ģenerāļu klubs valde stādīja pasākuma piemiņas koku Pīlādzi. Pīlādzim piemīt tas mistiskais spēks, un mēs esam tie cilvēki, kuri kaut ko sapņo un vēlas, lai tas piepildītos. Un kā jau ir zināms, ja ir ļoti liela vēlēšanās, tad arī visas vēlēšanās piepildās. Un tas arī tas spēks, kad ir tās mājas sajūta, jo koks ir mājas. Pasākums tika iecerēts, lai saliedētu Latvijas jauniešu organizācijas, sekmētu jauniešu valstisko un patriotisko audzināšanu, aicinot sabiedrību uzzināt vēsturi, savas saknes un veicinot izpratni par valsts aizsardzību, lai atgādinātu par aizsardzības nozīmi brīvās un neatkarības valsts saglabāšanā. Daugavpils tā ir vieta, kā teica arī Jānis Balodis, ka tikās ar Polijas virspavēlnieku Pilsudska kungu 1920. gadā, kad tika risināts jautājums par Latgales pievienošu visai Latvijai un valsts neatkarības jautājumiem, minēja to, ka bez Daugavpils nav Latgales un bez Latgales nevar būt Latvijas. Tāpēc šais dienās mēs vienmēr atceramies par savas valsts tapšanu, par neatkarību, par patriotisma jūtām, un tāpēc šādi pasākumi ir nepieciešami mūsu jaunatnei. Pasākumu cikls, kuri veltīti 11. novembrim un 18. novembrim, nebeidzas. Aicinām visus piedalīties lāpu gājienā, kas Daugavpilī jau kļuvis par tradīciju, kurš Lāčplēša dienā 17. sāksies Vienības laukumā. Tas notiek pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju, jeb tā saukto Bermonta karaspēku.